Latvijas Republikas Saeimas priekšsēdētāja Ināra Mūrniece. Godātais valsts prezidenta kungs, augsti godātie ebreju kopienas pārstāvji, ekscelences, visi klātesošie. Mēs šodien stāvam vietā, kur Latvijas zeme raud un raudās vienmēr. Šajā vietā zeme ir apkaunota un ievainota neaptverami sāpīgi. Tomēr vienlaikus šī vieta Rumbulā ir mūsu piemiņas lolota vieta. Šeit mēs pieminam cilvēkus, kurus dzīvības izdzēsa tikai un vienīgi tautības dēļ, zvērīgas ideoloģijas vārdā. Viņi bija nevainīgi. Šodien mēs esam pulcējušies, lai ar sērās noliektu galvu pieminētu visu laiku lielāko genocīda noziegumu, kas notika Latvijas teritorijā pirms 75 gadiem. Tas, kas šajā tālajā novembrī te Rumbulā notika, bija Latvijas un no ārvalstīm ievesto ebreju masveida iznīcināšana, kas turpinājās vairākas dienas pēc kārtas. Tas notika 1941. gadā, dažus mēnešus pēc tam, kad Latviju bija okupējusi nacistiskā Vācija. Šeit Rumbulā pēc Himlera pavēles un Jekelna vadībā tika nogalināti 25,000 Rīgas geto ebreju un 1000 no Vācijas atvesto ebreju. Un šajās iznīcināšanas akcijās, ko daudz vieta Eiropā rīkoja un veica nacionālsocialistiskā Vācija, arī Latvijā piedalījās vietējie izpalīgi. Šiem noziegumiem nav attaisnojuma un nav noilguma. Diemžēl notikumi Rumbulā ir uzrakstījuši vienu no visdrūmākajām lapusēm Latvijas vēsturē – holokausta lapusi. Un šī ir ne tikai Latvijas, Vācijas un daudzu Eiropas valstu traģēdija, tā ir cilvēces un pasaules traģēdija. Es vēlos apliecināt, ka holokausta upuru piemiņa Latvijā vienmēr būs dzīva. Godātie klātesošie, prātam neaptveramais ļaunums, holokausts, Latvijā tiek izzināts arvien vairāk un arvien plašāk. Kā kaut kas tāds varēja notikt Latvijā, Rīgā, kur pirms 2. pasaules kara mēs visi kopā dzīvojām mierā un saticībā. Turpinās darbs pie dažādu vēstures dokumentu apzināšanas, arī par holokaustu dažādos Latvijas novados. Šie pētījumi sniedz jaunus faktus, jaunas liecības, un pētījumos gūtās atziņas un vērtējumi kļūst zināmi arvien plašākam cilvēku lokam. Tie tiek mācīti skolās, iekļauti vēstures programmās, tiek izdotas jaunas grāmatas. Un holokausta vēsturiskā izpēte Latvijā nebeidzas un nebeigsies. Tā ir mūsu morālā un politiskā apņemšanās, kas ir un paliks spēkā. Gribu darīt jums zināmu, ka nu pat pagājušajā nedēļā Saeima lēma par papildus 30,000 eiro piešķīrumu Žana Lipkes memoriāla darbības nodrošināšanai. Mēs ar lielu rūpību Latvijā glabājam dzīvu piemiņu par ebreju glābējiem. Mūsu vidū bija drosmīgie, kas riskēja ar savu dzīvību un nepakļāvās nacistu pavēlēm. Latvijas iedzīvotāji arī šodien apliecina dziļu līdzjūtību ebreju tautai, jo latvieši labi zina, kas ir genocīds, ko nozīmē okupācija un nevainīga cilvēku noslapkavošana. Karš un okupācijas izdzēsa cilvēku dzīvības un sagrāva valstis pirms 75 gadiem. Mēs noliecam galvas nevainīgo upuru priekšā. Viņu piemiņa ir mūsu sirdīs, un mēs šo piemiņu nodosim tālāk nākamajām paudzēm. Diemžēl miers mūsdienu pasaulē atkal ir kļuvis trauslāks. Tāpēc mūsu svarīgākais uzdevums ir rūpēties par drošību, nepieļaut karu un vardarbību, atbalstīt citam citu. Te mūsdienu Latvijā, mūsdienu sabiedrībā, atbalstīt citam citu. Es vēlos uzsvērt, ka Latvijā ebreji vienmēr ir bijuši, ir un būs ļoti nozīmīga mūsu sabiedrības daļa. Darīsim visu, kas ir mūsu spēkos, lai nekas tāds kā holokausts vairāk neatkārtotos. Sargāsim un lolosim mieru. Rūpēsimies cits par citu. Paldies!